Šodien Tavs Auto TV redzēsit bērnišķīgi dzirkstošu prieku par draņķīgiem laikapstākļiem. Šodien baigi līst, ja? Ja jūs atceraties baigo vētru Rīgā, šī ir tā diena, kad ir baigā vētra, un tāpēc es nepaspēju tā īsti ārpus to eksterieru paskatīties, bet iekšā noteikti viņa ir ļoti ērti vadāma, viņa ir ļoti manevrīga. Un franču automašīnu, kura restaurē pagājušā gadsimta ziedu laikus. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Ja emocijas un dizains būtu vienīgi auto vērtēšanas kritēriji, iespējams tieši šis kompaktais pilsētas auto, kurš sevī spējas apvienot autobūves pagātni un tagadni, būtu viens no iekārojamākajiem auto pasaulē. Renault 4 pēc vairāk nekā 30 gadu prombūtnes ir atgriezies šī franču ražotāja modeļu līnijā. Un šajā Tavs Auto TV sērijā mēģināsim noskaidrot, kā tas brauc un uz ko tas ir spējīgs. Novērtēt šo auto lūdzām ļoti daudzpusīgu dāmu, kura spēja neticami pārvērsties uz skatuves un savieno šķietami nesavienojamas nodarbošanās dzīvē. Dināra Rudāne dziedājusi gan bekingu, gan solo, kā roķīgā, tā operas manierē, piedalījusies vairākos televīzijas šovos, arī plūcot uzvaras laurus, turklāt brauc ar motociklu, jāja ar zirgiem un spēja eleganti nomainīt boksa cimdus vai hokeja slides pret skatuves tērpiem un augstpapēžu kurpēm. Man ir liela interese par jebko, ar ko ir iespējams braukt. Es šogad arī sāku ar traktoru braukt. Nezinu, man kaut kāds tatāru gēns man liek kustībā visu laiku būt, un mašīnas, moči, zirgi, un tagad jau traktors, varbūt, ka fūra kādu dienu. Un tehnika un braukšana, tas ir mans dzīvesveids noteikti. Es vispār nezinu, vai es varu pateikt, cik bieži esmu mājās. Es biežāk neesmu mājās, tāpēc pārsvarā esmu pārvietošanās režīmā. Ja salīdzinām šo auto ar Renault 5, par pamatu abu šo auto izstrādē ir ņemta viena un tā pati platforma. Neskatoties uz to, Renault 4 ir lielāks un ietilpīgāks. Ja tā brāli Dašs Labs sauc patiešām par divvietīgu auto, tad šeit es, kā mēs teikt, pats aiz sevis, gauži labi var iesaisties arī otrajā sēdekļu rindā. Arī bagāžnieks ir gan ietilpīgs, 420 pret Renault 5 320 litriem ar nenolocītām atzveltnēm, bet par jaudu runājot, šajā jomā Renault 4 un 5 ir dvīņi. Renault 4 piedāvā 90 kW jeb 122 zirgspēku motoru vai 110 kW jeb 150 zirgspēku motoru, un līdzīgi ir arī Renault 5. Diezgan ātri pieradu. Priekš manīm šeit bija diezgan visloģiski un viegli saprotams. Es pateikšu pirmo iespaidu no elektromašīnas, kad es pirmo reizi iesēdos elektromašīnā. Man bija liels jautājums. Ja jūs paskatīsieties 5. elementu ar Brūsu Villisu, jūs dzirdēsiet elektromašīnas skaņu. Un es nesaprotu, kādā veidā viņi zināja, jo tajā brīdī nebija elektromašīna. Protams, man nebija pierasts, ka viņi neskan, jo es pati braucu ar vecu mašīnu Ford Mustang, kura ir mega skaļa, kad ir ļoti kluss iekšā mašīnā. Man liekas, kaut kas nestrādā. Arī moči, traktori, viss ir ļoti skaļš. Pievērsīsimies arī gaitas īpašībām. Renault 4 brauc gan labi. Nedaudz mulsina, ka uz tā ātruma pārslēga nav pozīcijas parking. Kad izslēdz motoru, tas automātiski aktivizē stāvbremzi, bet ja vēlies kādu brīdi pastāvēt ceļa malā, par to būs jādomā pašam. Piekara darbojas labi, stūra ir atsaucīga, un var sakot, šis ir auto, ar kur iespējams ne tikai pārvietoties, bet arī gūt baudu no braukšanas. Nē, ok, ar sporta režīmā bišķi labāk tiešām iet, bet, prasīt no šīs maziņās mašīnas kaut ko, kā no kaut kādas sporta mašīnas, mēs arī nedrīkstam, bet, man pat izslīdēja, rati. Viņi ir ļoti viegli manevrējama mašīna, tiešām. Komforta ziņā mašīna ļoti, ļoti laba priekš cilvēkiem, kam patīk komforts, un tieši manevrēšanas ziņā vispār nav pie kā piekasīties.
Klasiskais Renault 4 tika saražots vairāk nekā 8 miljonos eksemplāru, un tas ir viens no visvairāk pārdotajiem franču automobiļiem vēsturē. Tas bija pirmais Renault modelis ar priekšējo riteņu piedziņu, un pateicoties vienkāršai konstrukcijai un izturībai, to ražoja vairāk nekā 30 gadus bez būtiskām dizaina izmaiņām. Mūsdienu Renault 4, ja runājam par tā izskatu, nepārprotam ir saglabājis kādu vaipstu no saviem senčiem, tomēr tas ir pilnībā cits auto. Sāksim kaut vai ar to, ka tas ir 100% elektroautomobīls, kurš ar vienu uzlādi, nededzinot benzīnu vai dīzeli, spēj nobraukt līdz pat 400 km. Man arī patīk, kad tā mašīna izceļās kaut kādā veidā. Jo, ja runāt godīgi pa pēdējo gadu mašīnām, lai neapvainojas uz manīm, neviens, ne Lexus, ne Mercedes saimnieks, mašīnas ļoti palikušas līdzīgas viena otrai. Man trūkst nedaudz tās individualitātes, un šo mašīnu noteikti var atšķirt no visām pārējām, kas brauc pa ceļu. Patiesībā man ļoti patīk, kā ir iekārtots šī auto salons. Varbūt tas varētu būt par pāris centimetriem platāks, bet, kā ir, tā ir. Apdarē izmantotie materiāli savukārt šķiet kvalitatīvi, ļoti smukas tekstūras, izšūmi. Dizains ir pārdomāts, un šeit ir arī augstas kvalitātes Harman Kardon stereosistēma. Protams, ja ar vēlmi kam piesieties, varam pakritizēt atpakaļskata kameras bildes kvalitāti. It kā jau visu var saprast un redzēt. Tomēr mēs dzīvojam 4K vai pat 8K video laikmetā. Ja par cenu, Renault 4 nopērkams mūsu motors un maksā sākot no 29 490 eiro. Mūsu testa auto cena sākas no 36 490. Man liekas, ka tā piebilde par to Chanel somiņu bija diezgan trāpīta. Ja mēs paskatāmies tās visas augšas un tos 4 stūrīšus, diezgan tāda ir sajūta, ka esmu iekšā somiņā ielīdusi. Bet labā somiņā, ļoti labā somiņā esmu ielīdusi. Man liekas, ka pie mums joprojām modē ir lielas mašīnas. Manuprāt, kaut kāds šarms mazajās mašīnās ir ne tikai tajā ziņā, kad ir ērti parkoties un braukt un tā tālāk, bet vispār, kad šarms tajā mazā mašīnā ir, ka viņi ir tik viegli, kaut kur izskrien cauri visam. Tā nav tā sajūta, ka tev kuģis jāstūrē. Ir savādāka sajūta. Un es pieļauju, ka nāks moda tieši uz mazām mašīnām. Ir tāda sajūta. Ko vēlreiz varam apstiprināt, ka Renault 4 ir atgriezies jaunā veidolā. Tas nav zaudējis savu praktiskumu un šarmu, vienlaicīgi rotaļējoties ar retro dizaina līnijām un kļūstot par tādu kā apbrīnas objektu tiem, kuri aizraujas un fano par stāstu, kam ir spilgta vēsture un arī no pūļa izcelties spējīgs veidols mūsdienās. Paldies, ka skatījāties. Jau drīz tiksimies atkal. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.